tātad viens no saukļiem pašlaik ir radošums. Un viņi jau tik ļoti šobrīd uzsver, ka mēs varam nonākt no viena grāvi otrā grāvī. Bet, praktiski Latvijā tātad mums ir jau 4 virzieni, kur ir tātad notiks nodarbības, kas attīsta domāšanu. Tātad viena programma darbojas jau sekmīgi 5 gadus pamatā Dobeles rajonā. Viņi ir pieejami internetā. Adrese ir tātad www.pso.lv. Un tad pēc tam skatīties kreisā pusē ir prāta stunda, un tur ir programma. Tātad, principā, būtu vēlams, ka jūs uz nākošo reizi iepazītos nevis tur ar tām detaļām, ar visām plānošanām, bet ar pamatnostādēm. Jo, tas bez radošuma iztikt mēs nevaram, un daudz ko mūsu attieksmēs arī maina. Tātad, lūk, tātad pašlaik tas ir viens. Otrs, tātad 2 gadus jau radošuma pils apmāca pedagogus, tā saucamā Debono 6 cepurs, varbūt esat dzirdējuši. Tā ir sadalītā domāšana, kaut kur, kaut kad, ja būs brīvs brītiņš, pastāstīšu par to arī. Tātad viņi šobrīd ir izplētušies uz 125 skolām, apmāca 208 pedagogus, bet ir problēma, ka tās ir nodarbības bez atgriezniskās saites un bez īpaša motivātora. Un tāpēc pašlaik asociācijā mēs cenšamies atrast kaut kādu spēli, kas dot iespēju šo pieeju īstenot un savienot. Es neesmu atmetis cerību, ka varbūt ka mēs varēsim izmantot kādu no prāta spēlēm. Tātad, uz manu kabinetu durvīm ir šitāds te uzraksts. Tātad galvenais nav sportiskie rezultāti, viņš neapšaubām ļoti spēcīgs motivators, bet ja mēs plānojam savu darbību, tad galvenais ir, kā bērns iemācās domāt. 8. gadā Pekinā notika pirmās pasaules prāta spēles. Viņām jau bija priekštecis Londonā jau no 95. gada. Arī liels starptautisks komplekss sacensības ar daudzām valstīm un daudziem dalībniekiem. Šeit tas notika Pekinā, un jāsaka, ka ķīnieši pievērš šim domāšanas problēmām ļoti lielu vērību. Tātad kopumā iznāca viņiem tas sauklis, kad, kā saka, dažādām civilizācijām kopēja gudrība. Un, kā jūs redzat, tātad, parasti skolā mēs cenšamies iedot zināšanas, bet prāta spēlēm ir drusciņ citas funkcijas. Un tās funkcijas ir tātad iemācīt darboties un attīstīt strateģisko domāšanu. Jūs ziniet, ka jau no seniem laikiem bija zīlēšana un visdažādākās citas. Pie tām es kaut kur nākošās nodarbībās atgriezīšos, ka mēs cenšamies paredzēt notikumu gaitu. Jā, pie kam tātad visu laiku mainās. Ķīniešiem ir tā saucamā pārmaiņu grāmata, kur gadu tūkstošiem ir izglītības pamatā. Tātad balstās tas uz darbīgiem modeļiem un dažādām sakarībām.
Tātad viens no virzieniem. Tātad Piaget savā laikā izteica tādu domu, kad no 6 līdz 12 gadu vecumam ir jāiemāc darboties iztēlē, prātā. Teiksim, Maskavas universitātē Panomarovs deva citu formulējumu, iekšējais darbības plāns, kas ir druscītiņ plašāks jēdziens. Un cik lielā mērā bērns spēj to apgūt, no tā atkarēs arī viņa tālākās intelektuālās spējas. Varbūt, ja jūs skatīties talantu šovu, tad tur bija tas kalendāra pavēlnieks, ja? Un tas viņa Sāncens, tas teica, es nesaprotu, kā viņš to spēja izdarīt. Bet jāsaka, ka šeit vienkārši jebkura meistarība, arī šajā vecumā, ja, viņa pārsteidz. Bet izrādās, ka nekas neiespējams tas nav. Varbūt neliela atkāpe. Kaut kur, es faktiski sāku darboties tieši kā treneris jau no 57. gada. Un no sākuma bija tik augstās domās par sevi, jo es strādāju ar izlases komandu, un šī izlases komanda kļuva par PSRS kausa ieguvēju. Padomu laikā, tā kā mēs bijām parasti 7, tas bija liels panākums. Bet pietika ieviest stingru atgrieznisko saiti, un tas kāršanāmiņš sabruka. Un tad es jau iepriekš sāku meklēt, kas ir tās apdāvinātības cēlonis. Tajā laikā sportiskie rezultāti bija augstāk par visu, bija jautājums, kas tad ir, kur slēpjās šī apdāvinātība. Un, teiksim, izcilākie pasaules dambetisti ar to atšķirās no pārējiem, ka viņi spēja darboties prātā, spēlēt prātā. Teiksim, un piemēram, mēs redzam šobrīd šahā, ja, ka ir pat viņiem jau tagad īpašas sacensības ieviests augstākā līmenī, kur viņi spēlē aklo šahu. Mūsu uztverē tas ir drusciņ pat trapu, bet jau kopš 67. gada mēs pakāpeniski ieviesam tādu iedzienu kā pusaklās spēle. Ko tas nozīmē? Uz galdiņa kauliņa. Tātad divi spēlētāji spēlē, nosauc gājiens, bet uz galdiņa tos neizdara. Tātad izmēģināja, pēc tam noskaidrojās, ka reāli kaut ko tāds spēlētājs, kurš ir sasniedzis apmēram pirmās klases meistarkandidāta līmeni, ka viņš spēja apgūt šo īpašību lielmeistaru līmenī, pusgadu laikā. Un, teiksim, šobrīd, kas ir man labākie spēlētāji, ja, viņi, teiksim, jūs zināt, kad ir mazais galdiņš, 64 un ir 100 lauciņi. Ja, tātad 100 lauciņu dambertē ir katrai pusē pa 20 kauliņu, ja, un partija ilgst apmēram 65 gājienus, un šie spēlētāji spēja izspēlēt vienlaicīgi divas partijas. Tātad atkal liekas, ka tas ir kaut kas fantastisks, bet faktiski nekāds fantastisks nav. Ir viena problēma, kad šī īpašība noturīga ir apmēram 3 daļai. 2 trešdaļām šī prasme darboties prātā parāda viņu, ja tā var teikt, tā intelektuālo formu. Tātad, ja viņam kaut kur ir jāgatavojas sacensībām, tad iepriekš viņam atkal jādabū šī īpašība darboties prātā. Bet tā Piaget apgalvojumu, neviens, viņš jau to izteica kaut kur pirms gadiem 40, neviens vēl nav izdevies šo apgalvojumu apgāst. Ir pēc tam citi apgalvojumi, kur jau ir pavirzīsies domu uz priekšu, bet šajā virzienā viss paliek
vecam. Tātad tas ir viens prasme darboties prātā. Tātad nākošais. Tas ir uzmanība. Un šeit sākās diezgan dīvaina lieta. Tātad vispirms es ieteiktu, šo te jūs varat atrast arī internetā, ja nē, viņi varēs, ja jūs paņemsiet flešu, varēs arī izmantot šo kā trenažieru. Paskatīšu, vai viņš man iet atpakaļ. Kā viņš te? Tam būs video filmiņā mājaslapā un arī tad attiecīgs ielikt. Jā, tā ir programma. Vispār es mēģināšu pēc tam brīžu viņu uzlikt. Kuru var izmantot uzmanības treniņām. Tātad redzes lauku paplašanāšanai. Tātad metodika ir viena, ka skatoties uz šo vidējo lauciņu, viņi tātad samainās dažādās vietās, ja? Un viņi ir jānosauc. Tātad no 1 līdz 25. Tur ir, kā es rādīšu, tad jūs redzēsiet, kas tur notiek. Šo trenažieri plaši izmanto dažādi operatori un tam līdzīgi. Tā ir veiksmīga izstrāde. Viņu var atrast arī internetā. Lūk, jūs redzat, šeit ir pasaules ekšķempions Švarcmans. Jūs redzat, viņš ir noliecies cieši pāri galdiņam. Kaut gan mēs vienmēr sakām, ka ir varskot jāsēž tā, lai redzētu visu galdiņu. Ar vienu skatījumu. Bet viņš tātad sēž daudz tuvāk. Tātad tas ir blakus redzētīstība. Arī, teiksim, ir īpaši priekš ātrlasīšanas, tas ir ļoti svarīgi, ja? Bet šeit ir praktiski cita lieta, ka viņš, ja pavēro viņu, tad viņš skatās vienā punktā. Un, piemēram, ja jūs gribat savus audzēkņus pakontrolēt, skaties, tā ka viņi meklē, vai acis kustās vai ne. Ja nekustās, tad viņš neko nedara. Bet pretiniekam tas dod lielu plusu. Lūk, šeit tas ir no 66. gada uzņemt foto, kur trīskārtējais pasaules čempions Andrejko, tad viņš vēl nebija pasaules čempions, spēlēja Šketkinu, tas ir 66. gadā starptautiskā turnīrā. Es jau viņam iepriekš teicu, ka tik atklāti nedrīkst sakot. Vienkārši pēc tam, viņš saka, nē, nevar būt. Es arī tāpēc nobildēju un parādīju viņam to. Bet, principā, tātad, ja katrā ziņā kaut vai tīri zemapziņas līmenī ir iespējams izsekot šādā, ja viņš neskatās vienā punktā, bet acis kustās, ir apmēram iespējams prognozēt to, kas notiek. Tātad jums šobrīd tas ir svarīgi tajā ziņā, jo ir tā, bieži vien bērni, ja, viņš vai nu ir nogurs, vai viņam nav interesi, vai kas, viņš sēž uzcītīgi, ja, un negrib neko, un neko nedara, un acis stāv uz vietas, viņš neko neskatās, tātad viņš neko nedara. Jo priekš tā, lai teiksim, skatītos vienā punktā un darbotos, ir jau jāapgūst šī prasme darboties iztēlē. Ja? Un tad, kā saka, tad tas ir iespējams. Šeit ir jauki. Tā, ir faktiski četras tādas dogmas, var teikt, ja? Par intelektuālo darbību. Pirmais, ticiet sev. Te, diemžēl, tas fons nav labs. Tātad, kas notiek? Ja mēs kaut ko darām negatīvu, domājam negatīvu, ja, tad tās var materializēties reāli. Tāpēc, piemēram, ir viens tāds ieteikums, tas gan prasa zināmas iemaņas, kad nelietot vārdu ne, aizliegumu.
bet tā vietā piedāvāt darbību. Padomājiet, varbūt mēs varēsim pēc tam pavingrināties šajā ziņā. Nākošais, tātad ir svarīgi kādā telpā jūs darbojaties. Ja tur ir liela trokšņaini, ja viņi pārblīvēt ar mēbelēm un tam līdzīgi, tad dabīgi, ka tur intelektuālai darbībai rodās šķēršļi. Bet tajā pašā laikā, tad, kad mēs gatavojam savus spēlētājus, tad mēs īpaši nostādām šādās situācijās, tāpēc, ka dažkārt sacensībās ir šie nelabvēlīgi apstākļi, un pie viņiem ir jāpierod. Tātad šeit parādās tas pretējais, kā saka, jāiemāca dzīvot. Nu, un nākošais ir, kad vispirms iemāciet noteikumus un zināšanu pamatus. Nu, Dambret nevar spēlēt, ja nezina noteikumus. It kā taisnība, bet mēs atgriezīsimies atpakaļ, kad izrādās, ka nevienmēr tas ir tas labākais ceļš. Jo šajā gadījumā atkal, ja mēs mācam vienkārši noteikumus kā noteikums, tad tas radošums kaut kur izpaliek. Nu, un visbeidzot, tātad padariet garlaicīgo jautru. Jūs ziniet, ka, ja mēs kaut ko cenšamies atcerēties, tad mēs atceramies vienmēr labo, un tas sliktais ir kur kaut ko pagājis. Nu, tātad sasaistīt jauno ar jau zināmo, nu, un, teiksim, viens no mnemonikas paņēmieniem ir, kad tātad mēs veidojam kaut kādu jautru stāstīnu, kas palīdz mums apvienot dažādus elementus. Tātad, lūk, spēles noteikumi. Tātad, it kā mums ar to būtu jāsāk. Lūk, jūs redzat, tātad ir 3 kauliņi, un tātad viņi ir jānosit. Un jānosit viss. Tātad, lūk, ir lēcējs kauliņš, un viss 3 tiek nosist. Tātad, to es pie tā es atgriezīšos. Tātad, vispār jāpasaka. Tātad mums ir pamatā attīstošo uzdevumu veidi, kuri ir pielietojami visās nozarēs, ne tikai Dambretē. Tas ir kontekstu uzdevumi, ka mēs vienu un to pašu ideju īstenojam dažādās pozīcijās. Tas ir uzdevumi ar datu nepietiekamību, tur ir 2 varianti, ka mēs vienkārši sakam, kur varētu vēl kāds kauliņš būt, jeb kur mēs varam nogādāt vajadzīgo kauliņu. Nu, liekie dati, tas nozīmē liekie kauliņi, uzdevumi ar jautājumu meklēšanu vistuvāk. Nu, te jāizdara atkāp, ka tad, kad viņi risina uzdevumus, tad viņi jau ir vienā līmenī. Tad, kad viņi spēlē, viņi ir zemākā līmenī. Un tātad līdz ar to viņiem ir, partijā ir jāuzdod sev šie jautājumi, bet viņus bieži aizmirst uzdot. Ja? Noteiksim, tāpēc uzdevums, ka mēs dodam, tad visvienkāršākais, kas vistuvāk pietuvina praktiskai spēlē, ir konkrēta pozīcija, uzdevums, un tātad nekas nav zināms, kurš sāk, nav zināms. Vairs kaut kas jāpanāk, nav zināms. Lūdzu, domas par šo pozīciju. Par to datu pārkodēšanu, to es palaidīšu garām. Uzdevumi ar vairākiem risinājumiem. Tātad Dambretē reāli vienmēr tā ir iespējas. Un tātad mēs meklējam šīs iespējas, turpināt spēli. Ja, un tātad ir jāizvērtē, kura no šīm iespējām ir labākā. Tātad mēs kaut ko izrēķinām un novērtējam. Un tātad atrodam, kurš ir labākais. Tagad ir interesanti nākošais. Tātad ir pozīcija, kur ir sarežģītākā līmenī. Un tātad šajā vienkāršākajā līmenī neviens
neviena no iespējām mūs neapmierina. Un tagad tātad ir zināms priekšārteikums, bet cik zināms tur uzvarēja? Kā tas iespējams? Un tagad mēs sākam meklēt, kuru gājienu tu skatīsies pirmo? To. Tātad būtībā šajā brīdī strādā intuīcija. Un raksturīgi ir tas, ka pārējot uz nākošo sarežģītības līmeni, intuīcija min pareizo risinājumu kā pēdējo, tāpēc, ka viņš vēl nākošo līmeni nav apgūs. Un tāpēc viņam liekas, viņš viss nepieņemamākais. Un tikai pakāpeniski, tā kā viņš apgūst visu to, viņš pakāpeniski iet uz priekšu, kamēr intuīcija pasaka viņam jau kā pirmo pareizo, un tas nozīmē, ka viņš ir gatavs jau kvalitatīvam lēcienam. Lūk, tātad šeit vienkārši, tātad ir konteksta uzdevums, tātad mēs to pašu, tur atcerieties, bija 3 kauliņi rindā, šeit ir 3 kauliņi savādāk, kā ir ar šo tad mēs pārbaudām, vai viņš zina noteikumus. Un šeit sākās brīnumi. Bet es pa priekšu parādīšu nākošo pozīciju. Lūk, tātad šī pozīcija, tātad praktiski es to iepriekšējo nerādu vispār. Es viņam vienkārši pasaku, izmanto noteikumus savā labā, to, ka jāsaka ir obligāti, to viņš zina. Tātad gājiens baltiem atrod 3 iespējas un novērtē, izvēlies labāko. Un kas notiek? Tātad viņš vispirms izvēlās to tur izbraukt šito te no stūra ārā, ja? Šitu, ja? Jā. Kā var atdot kauli? Es saku, bet tu padomā. Pretiniekam ir 3 kauli, tev ir 2 kauli, ja? Ko tad tu padodies? Nē, varbūt ir labāks gājiens. Un kas notiek? Lūk, to, ko es jums teicu. Nākošo, viņš rāda šito gājienu. Ja? Tātad nosit, es saku, un kas ir? Pretiniekam 2 kauliņi, tev 1, laikam jābūt zaudējums. Kāda iespēja vēl paliek? Tātad pēdējā. Tur. Un te ir tas brīnums. Tātad nosit, bet viņš nenosit tā, viņš nosit līdz šeit. Tāpēc viņš nav izvēlējies. Jo viņa vārskot uzmanības loks, neaiz to, ka aiz šī kauliņa nav sagumi, ja? Viņš to nepamāna. Un rezultātā tad viņš redz, ko ādēja kauliņu, viņš nosit un cauri. Ja? Labi. Tātad tev nākās teikt, tātad jāsit visu, ko dod. Bet šeit sākās dīvainības. Man viens, ar vienu puiku, 7 gadu viņam, tātad jā, viss skaidrs. Nākošā dienā ir līdzīgs uzdevums, vārskot atkal jāsit vairākums, nevis vairākums, bet jāsit visu, ko ir dot, un viņš atkal nosit tikai vienu. Es saku, kāds bija likums? Nezinu, jāsit visu, ko dod. Jā, tad ierauga, ja? Pēc nedēļas tas pats. Un principā puika ir apdāvināts. Kāpēc veidojas šāda vārskot, ka viņš šeit ir iestidzis tajā, kad tikai nosist vienu, par to es jums stāstīju droši vien nākamais. Tas šaurs redz sloks, ne? Nē, te ir runa, ja jūs ziniet, par imprintiem. Bet tā droši vien tas maz ko izsaka. Labi. Tātad lūk.
Tātad, šeit ir uzdevums ar datu nepietiekamību, ja? Kur varētu... Tātad, kur varētu novietot balto kauliņu, ja, salīdzinājumā, ja iepriekšējo atcerties, ja? Lai sanāktu kombināciju. Un ir divas iespējas, nevis viena. Tātad visu laiku mēs dodam viņam iespēju vēl kaut ko pašam izdomāt. Ja? Tātad izrādās, ka kauliņš var būt gan šeit, gan šeit. Ja? Un tātad mēs jau redzam šeit, lūk, visu laiku, mēs redzam, teiksim, šeit, uz šo uzdevumu risināšanā, tas ir kā mikroskops, kā domāšanas mikroskops, kurā mēs redzam viņu domu gaitu. Un ne tikai kā redzēšana, bet arī trenēšana. Tātad arī reizē trenažieris. Mēs redzam, vai viņš var to ieraudzīt to otru, vai viņam joprojām tā ir problēma. Nākošais, tātad šeit ir vienkārši, tātad jau ir, mums ir divi kauliņi, kas nav vietā, viņi jānogādā. Tātad, lūk, kā to izdarīt. Tad šeit tas ir nākošais sarežģītības līmenis, bet viņš jau diezgan brīvi pāriet, tāpēc, ka mums ir iepriekš priekšatteikums. Tātad bija, kur vajadzīgs melnais stūri. Var tur dabūt? Var. Kur vēl vajadzīgs melnais stūri? Un risinājums ir gatavs. Šeit tas ir vārskot izlases kodēšana, pašlaik tas nav, pie šitā mēs atgriezīsimies. Labi, šitie te pašlaik, lai iet tā. Tātad jums ir tie uzdevuma krājumi, ja? Tur ir 240 pozīcijas. Un lūkas, tātad parādīšu vienkārši, kā ir iespējams variet. No 240 jums iznāks gandrīz 1000. Lūk, tā tad ir pozīcija. Jā, jūs redzat, pirmā pozīcija, ja? Atradāt, ja? Pēc šitiem tekstiem, ja? Pat pirmā pozīcija. Atradāt, ja? Lūk, tātad te viņa ir. Baltie sāk un izdara kombināciju. Tagad, ko mēs izdarām? Mēs vienkārši apgriežam galdiņu otrādi. Motivators. Bet kas tev ir svarīgāk? Vai pašam izdarīt kombināciju? Vai neiekrist uz pretinieku kombināciju? Ja tu neredzēsi pats savu kombināciju, tu palaidīsi iespēju uzvarēt. Tu nepamanīsi pretinieku kombināciju. Nulīte. Tātad nākošais jautājums. Kur uz galdiņu nolikt balto kauliņu, lai melnajiem būtu kombinācija? Tātad mēs pakāpeniski pārējām uz nākošo operāciju. Tātad jūs redzēt, ja? Viss jau skaidrs, kur nolikt to balto. Tā ir tāpat pozīcija, kas šeit veidojas, ja? Tikai ar dažādām krāsām šajā gadījumā. Vienkārši, lai druscītiņi būtu sarežģītāk. Nākošais. Tātad ir lūk, divas pozīcijas un ir viens uzdevums. Kāds balto gājiens dod melniem iespēju kombinēt? Lūk. Un tātad šeit skaidrs ir, šeit ir, kas ar šīm divām pozīcijām ir atšķirīgas iespējas. Tātad nedrīkst tā iet, ja? Tur mēs dabūjam atkal to pašu pozīciju. Šeit arī nedrīkst tā iet, mēs dabūjam atkal to pozīciju. Bet, lai ieinteresētu, lai pakāpeniski virzītu uz nākošo līmeni,
uz praktisko spēli. Tātad, bet ko Baltiem darīt? Tātad paiestēt. Kas notiks? Tātad, teiksim, tie, kas ir atjautīgāk, tie teiks, ka, tātad uzbruk, pagāja šeit un iegāja vidū tātad. Paņems 2 kauliņus. Bet tā pozīcija zaudē. Melnīja. Jo Baltie aiziet dāmā un nogriež pa trīnieku. Ja? Šeit ir cita situācija. Tātad Baltie paiet šeit, melnie nobloķē, Baltie iet tālāk, nobloķē un tātad reāli pozīcija ir Baltiem zaudē. Tātad ar katru no šiem uzdevumiem jūs varat veidot šādas dažādas iespējas. Tātad reāli ir, tad, kad jūs darbojaties ar grupu, ir problēma, kāds strādāt individuāli. Kā panākt šo individuālo darbu ar katru. Un tai pašā laikā strādāt ar visiem. Un šeit ir dambetistiem ir tas, ka mēs veidojam tādus, uz lapas, ja, vienkārši ar uzdevumiem, un viņiem strādā. Un tātad katrs vienkārši piezīmē kaut vai pirmo gājienu, nākošais parādīšu, šoreiz aizmiršu mājās. Ko lai dara? Tātad viņi strādā. Reāli tagad viņi nāk pēc tam rāda savus rezultātus, kas ir pareizi, kas nav pareizi, un lūk, šeit jau parādās tā individuālā pieeja. Ja? Tātad, principā, veidojot, teiksim, šādas kartiņas, vai, lapas, viss vienalga, mēs jau uz kartiņām strādājam pamatā. Citādi nolietojas, un slinkums ir katram taisīt jaunu. Ja? Un tad mēs praktiski izmantojam divas pamatmetodas. Tas ir Skinner programmēšana un Crowder programmēšana. Tātad galvenais ir šobrīd teiksim, kas mums ir visvairāk pieejams, ir Skinner metode. Tātad, kādi ir pamatprincipi? Pirmais, mazi solīši. Jūs redzējat tagad arī mazi solīši, ja, ka mēs ejam. Ja? Tad nav vajadzīga piepūle. Kāpēc tā piepūle nav vajadzīga? Es runāšu otrā daļā. Tātad, lai viņam ir viegli atrisināt. Praktiski ir tā, ka, teiksim, šis apkopojums būs efektīvs, ja kļūdas būs nevairāk kā 5%. Jūs jau varat redzēt, vai viņš ir pa sarežģīt, vai nav pa sarežģīt, kur ir vajadzīgs kaut ko pateikt priekšā. Un tātad uzreiz, kad viņš atnāk, uzreiz viņš saņem atbildi. Pareizi, nepareizi, pareizi, nepareizi. Un, ja iespējams, tātad vārskot kaut kādu priekšātlikumu. Pedagogs, kuram nav pacietības, tas vienkārši parādīs pareizi. Pārskot, druscīgi vairāk pacietības ir vajadzīgs, lai parādītu, vārskot, mēs varam pateikt priekšā, bet pēdējais solis līdz risinājumam viņam ir jāizdara pašam, noteikti, jebkurā gadījumā. Un tas ir pretrunā to, ko es kur tur iepriekš, kur bija teikts. Un arī, teiksim, tāpēc tātad vienmēr ir jābūt tai iespējai, ka viņš kaut ko jaunu var izgudrot. Viņš kaut ko jaunu var atrast. Teiksim, kaut kas starp Skinner un Crowder ir tas VIP,
kas tagad ir, ja? Tātad ir uzdevums, un tā var papildus jautājumus uzdot. Var dabūt papildus informāciju. Orģinālā ir drusku savādāk. Tātad nav pareizi atbildi, tiek paskaidrots, kāpēc nav pareizi tā atbildi. Un uzdot atkal nākošie kontroljautājumu. Un tā uz priekšu tas kā tur būtu diezgan garš, kam ir ceļš, kamēr viņš nonāk atkal līdz tālākai virzībai uz priekšu. Nu, lūk. Tagad es vienkārši gribētu, es domāju, ka mēs esam nostrādājuši zinām laiku. Garšīgi. Jūs jūtat, cik labi ir, ja? Izelpojam. Vēlreiz ieelpojam. Izelpojam. Varskot paskatāmies pa labi. Varskot sev paslavējam. Paskatāmies, vai kaut kas nav nokritis. Atpakaļ. Uz otru pusi atkal. Paskatāmies, kas nav nokritis. Ceļamies uz augšu, atkal uz vietas. Izdaram ieelpu. Izelpu. Vingrinājums cauri. Ar to pietiek. Paldies. Vismaz sākuma skolā man skolotāji apgalvo, ka tas ļoti labi noklusē burtiski. Tas neaizņem laiku, bet uzreiz ir tātad uzmanības koncentrācija. Otrs, teiksim, tāds, knifs. Es vienkārši tātad spēlīt. Kurā rokā man ir, ja? Un tagad katram, kur viņš domā, ir jāpaceļ varskot roku, kurā rokā man ir, ja? Un tad katrs var varskot izvēlēties par to, varskot, cik viņš ir pareizi. Un visiem uzreiz ir redzams, ja? Saprotiet, ja? Tad atkal uzreiz vienkārši uzmanības piesaistīšana un tu nevar tur kaut kur plivināties. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju parādīt starpā. Tagad es tikšu no šito vaļā. Tā, un kur tu man palika? Aha. Nu, kur palika? Tātad par emocijām. Tātad emocijas, bez emocijām mēs nevaram iztikt, un emocijas dažkārt ir mūsu ienaidnieki. Ko mēs nezinām? Bieži vien. Tas ir atgādinājums. Principā to jūs visi ziniet, ja? Kad, teiksim, pirmās radās evolūcijas gaitā smadzenītes, ja? Kur galvenais uzdevums bija nodrošināt pastāvēšanu. Smadzenītēs uzkrājas arī informācija, kur ir vairāk vai mazāk nemainīga. Pat mēs runāsim par imprintiem. Smadzenītēs domāšana nenotiek. Tātad pēc tam nāk jauns lēciens. Jā, tas ir tas, ko šeit ir redzams vārds, ko šis te vidū tas veidojums. Jā. Tas ir emociju smadzenes, jeb emociju centrs. Tas ir jauns posms mūsu attīstībā, ja, kas dod iespēju izšķirt patīkamā no nepatīkamā vai bīstamā. Un tātad kļūt lokanākiem domāšanā. Tātad mēs vairāk neesam atkarīgi tikai no smadzenītēm, bet lūk jau no šī veidojuma. Te ir vienkārši parādīts, es domāju, tagad tas jūs īpaši neinteresēs, kas tur tad ir. Ja vajadzēs, tad pēc tam paskatīsim. Tātad, kas ir? Jebkurš impulss, kas mums nāk no ārpuses, viņš nonāk šajā emociju centrā. Un šeit viņš iegūst novērtējumu. Un uzreiz pa visu ķermeni tiek izplatīts attiecīgs komandas, pie kam viņš neiet pa nervu sistēmu, bet viņš iet pa humorālo sistēmu.
Līdz ar to tātad šīm komandām ir it kā inerce. Tātad šīs komandas saglabājas. Tagad, kas notiek tālāk? Tikai pēc sekundes, kas ir principā daudz. Ja? Tātad informācija no šī emociju centra nonāk līdz apziņai, līdz garozai. Uz turieni informācija aiziet. Bet nelaimi vien, ka no garos uz emociju centru, kaut kādas mazas staciņas, praktiski, ja mēs esam kaut kur jaunā situācijā, pie kā mēs rīkojamies vairāk vai mazāk neapzināti, mēs nespējam šo iepriekšējo reakciju izmainīt. Ar to ir jārēķinās. Lūk, te tas ir redzams. Ja? Tātad jūs redzat, ka šeit, kā saka, šeit ir informācija, kas iet uz garos, un šeit tās mazās taciņas, kas nāk no garos. Ja tas liekas dikt aizdomīgi, tad padomājiet paši priekš sevim. Jūs esat nāvīgi samiknojušies. Pēc cik ilga laika jums šis niknums pāries? Visticamāk pēc vienas dienas. Kā ko? Un cik nopietni tas ir? Ir tādi, kur arī nedēļu un mēnesi, kā saka, un gadiem, jā. Teiksim, tā saka, ka ir tīpaši tajā ziņā esot izcili igauņi, kā saka, kur pārstību atcerās gadiem ilgi. Lūk, tātad šeit ir vienkārši tā uzzīmēja, tātad, kas notiek tātad, ja mums ir kaut kas pozitīvs, ja, tad tie ir endorfīni, kas izdalās, ja negatīvs, tas ir adrenalīns. Tur ir viss tā lieta sarežģītāk. Bet, tātad vienkārši uzskatamībai. Ja, tā puika ir priecīgs, viņš iet, viņš saka čau, bet suņuks atcerās, ka viņš iepriekš viņam kaķeni iešāva un rāda zogus. Te ir redzami vienkārši, kur ir visi tie, tā saucamie opiāti, ja, kas veido dažādas tās regulējošās vielas. Es biju diezgan pārsteigts, ka es uzzināju kaut ko par Sokrātu negaidīt. Jūs ziniet, ka ir tas labais teiciens viņam. Es zinu, ka neko nezinu. Dziļa doma. Bet izrādās, ka tā ir bijusi spēlīte. Un spēlīte saistīta ar tām pašām emocijām. Tātad viņš ir pa priekšu. Viņiem parasti notika tāds dialogs. Viņš pa priekšu uzdeva savam audzēknim divus uzdevumus, kurus viņam izdevās viegli atrisināt. Atcerieties, ka mēs runājam arī par Skinneru metodi, ja? Ja, tātad lūk viegli. Tātad ar to tagad mēs it kā izveidojas šis varskot inerci pozitīvā, ja? Tātad viņam ir divi panākumi, ja? Tātad runāsim tā, viņam ir pozitīvs benzīns, tātad viņš var tā sākt viņu tērēt. Un tad uzdot Sokrāts jautājumu, varskot jau to īsto jautājumu, kāpēc viņam tā saruna notiek. Un, teiksim, viens no variantiem, ja, jūs varbūt jau izlasījāt, ja, kad, ja kaut kur jāiet pie sponsora vai kaut kur, un vajadzīgs labvēlīgs risinājums, ļoti svarīgi, tad atvirzīt viņu uz trešo vietu. Ja? Es iepriekš uzdot divus pavisam vienkāršus jautājumus, uz kuriem ir viegli atbildēt jā. Nezinu kā tagad, bet padomju laikā bija tā.
ka, piemēram, pirmais sekretārs vai kaut kas tam līdzīgs zvanīja kādam parodam, tad pirmā lieta, ko viņš uzdev, kā ar ģimeni, kā ar veselību, ja? Un pēc tam tikai sākās saruna. Visi lēmumi padomju laikā iesākās ar pozitīvā uzskaita. Viss vienalga. Vienmēr bija pozitīvi. Un tad nāca tas, tā laikā visi dokumenti bija krieviski, tas maģiskais vārds adnāko. Un tas sākās tā kritika. Tātad, principā, mums ir svarīgi tā, ja mēs gribam informāciju atcerēties, tad viņam jāpievieno ir laba emocija. Ja? Un tad mēs to benzīnu uzkrājam, un pēc tam tērējam tur, kur viņam ir vajadzīgi druscīti piespiešanās grība. Un te ir jāsaka viens, ka grība ir tas posms, kas no visām darbībām ir enerģētiski visietilpīgākais. Un jūs paši ziniet no savām sajūtām, kad, ja kaut kas ir jādara pretī savai gribai, tad viss organisms pretojas. Un tātad šeit parādās tāda lieta, tas kā mēs atsevišķi runāsim, kad principā jau ideja ir jau no pirmās klasītes, kaut kur ir jāapgūst psihoregulācija. Tas ir padarīt to nepatīkamā, kaut cik pieņemā. Tas ir viens, un otrkārt uzkrāt benzīnu. Tātad, un šeit, lūk, parādās arī, ka mums ir nodarbība, katram dalībniekam ir jābūt kaut kādam panākumam. Un skolotājiem viņi ir jānofiksē. Man uzdev jautājumu, bet ko darīt, ka viņam nav panākumu? Es neko citu nevarēju izdomāt, bet tā viņš šim nes izdomās. Un tad organizējiet to panākumu. Jo nav jau svarīga vārds, ko tā īstā patiesība šajā gadījumā svarīga ir šī motivēšana. Bet tātad ir panākuma vērtība. Ja mums nāk kaut kāda, teiksim, visu laiku mēs viņu slavējam. Viņš pie tā pierod, viņš vispār vairāk to redzēja. Tātad te mums parādās tāda lieta, kāds ir viņa pretenzija līmenis. Un tātad ir tāda interesants paņēmiens, ko var izlietot visur, kur mēs esam saistīti ar uzdevumiem. Tātad ir, teiksim, 5 šķupiņas ar uzdevumiem. Pirmo uzdevumu var saņemt 1 punktu, pa otro 2 punktus, pa trešo 3, 4 un 5. Teiksim, amerikāņi, kas to izdomāja, viņi savādā. Pa pirmo $1, pa pēdējo $5. Mēs tik bagāti neesam, dosim punktus. Un tātad, lūdzu, katrs var izvēlēties, teiksim, 3 vai 4 uzdevumus. Un ja viņš viņu atrisina, tad viņš dabūna attiecīgus punktus. Šeit var padarīt sarežģītāk to. Ja viņš viņu neatrisina, tad viņam skaita to nost. Bet tā ir atkal zināmā mērā galīgi. Lūk, šeit parādās arī zināmā mērā mēs redzam šis pretenzija līmenis, un tātad šī iespēja mums visu laiku variēt, lai mēs nepārslavētu. Ir īpaši spēlē vienmēr ir tātad 2 spēlē, 1 uzvar, 1 zaudē. Un pamatā mēs virzamies tomēr uz priekšu caur zaudējumu. Bet tagad ir jautājums, kā apiet šo problēmu. Un lūk, tātad pirmais nosacījums, ka nedrīkst, teiksim, esošo partiju vai tam līdzīgi analizēt uzreiz. Ir jāpaiet zināmam laikam, mēs par to runāsim kaut kad, tas ir inkubācijas periods.
ka viņam jau notiek informācijas sakārtošana zemapziņā. Pēc tam, tātad vispirms, viņš ir jāpaslavē par to, ko viņš tur ir tādā partijā izdarījis. Tātad vajadzīgs atkal pēc Sokrāta vārds būt divas veiksmes, ja? Pēc tam jānoskaidro tikai viena galvenā kļūda. Nevairāk. Viena galvenā kļūda. Jo treneris, skolotājs, viņš grib vienmēr, viņš grib parādīt, ka viņš prot kaut ko, ja? Šeit nedrīkst šai emocijai padarīties. Tātad, lūk, tālāk, tātad ievirza uz nākamo spēli vai turpmāk, ja? Tikai viena. Tātad ir viena galvenā kļūda un viena ievirza. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu apziņa ir vērsta uz darbību. Bet vienā brīdī mēs varam veikt vienu apzinātu darbību. Tātad, lūk. Nu, un visbeidzot, tātad, lai visu piegludinātu, vajag tātad atgādināt viņam, bet redzi, ko atceries tur pagājuši nedēļu laikā, tu tik labi tur nospēlēji. Tātad mēs nobeidzam kā pozitīvu emociju. Lūk, Tons Buzēns, tas ir angļu zinātnieks, viņš pētīja šo pilnveidošanās ceļu. Nu, viņš, teiksim, Dambertē principā ar to ir iespējams diezgan viegli fiksēt. Viņš izmantoja žonglēšanu ar 3 bumbiņām. Un tātad fiksēja varskot, kā notiek viss. Lūk. Nu, un šeit tas galvenais ir kas. Tad no sākuma ir kaut kāda veiksme, ja? Tad ir virsotne, un tad ir kritums. Kāpēc? Attieksme mainās, viņam kaut kas nav paveicies. Un ja viņam vairāk neveicās, tad viņš atgriežas atpakaļ sākuma stāvoklī, un viss tas iepriekšējais ir vējā. Tātad viņam ir kaut kur vajadzīgs šajā brīdī vajadzīgs panākums. Un tad viņš iet atkal uz augšu, iet šeit, nu, jūs redzat. Tātad no sākuma jebkuru ir ļoti mainīgs viss, jo mums ļoti grūti pielāgoties katram. Principā jau zināmā mērā šī līkme parāda arī, teiksim, pedagogu. Ja viņš teiksim, laicīgi pareizi rēģēs, tad tie kritumi būs mazāk. Viņi būs, neapšaubām, citādi vispār nevar, bet viņi būs mazāk. Nu, un interesanti tātad, kāpēc tā individuālā pieeja vajadzīga. Lūk, dažādi cilvēki virzību par šo, teiksim, meistarības izaugsmi. Nu, izlasiet šito vispirms. Tātad 32. gadā
Šulcs, viņš bija psihoterapeits Austrijā. Viņš izdomāja to, ko jūs droši vien esat labi dzirdējuši, autogenēs treniņš. Par viņu, tas bija tīri klinisks paņēmiens, kurš ieguva izplatību pēc Tokijas olimpiskām spēlēm, ka pēkšņi poļu sportisti parādīja labāks rezultāts nekā no viņiem gaidīja. Un izrādījās, ka viens no cēloniem bija tas, ka viņi bija pārveidojuši šo Šulca autogeno treniņu. Tātad, kur ir tā problēma? Teiksim, iedomājieties sprinters. Viņš gatavojas visu mūžu olimpiskām spēlēm startā. Viņam jāaiziet uz to ir. Un viņam ir tātad jānostartē pēc iespējas labāk. Bet viņam ir drabulis. Viņš nespēja koncentrēties. Un rezultāts izpaliek. Šulcs tātad paņēma no pamatā jogu vingrinājums, tā pirmā otrā pakāpe, kas ir parasti, ja, kas ir saistīta ar to, ka nonāk cilvēks, tā ir zināmā mērā pašhipnoze. Teiksim, hipnozei un miegam ir līdzīgs pakāpes. Tad mēs esam pie pilnas apziņas. Pēc tam, kad mēs ieejam transā, mums jau vārskot izlīdzinošā fāze, kad spēcīgs impulss var kontaktēties ar vāju impulsu. Tas notiek zemapziņā. Pēc tam seko paradoxāla fāze, kad vājš impulss meklē sev partneris no stiprajiem. Un otra paradoxālā, kad atkal stiprais meklē sev partneris. Tātad, kad mēs guļam, principā iziet viss tas pats cauri šīs fāzes. Tātad, parasti, teiksim, šie cikli, ja mēs normāli guļam, ir vienā naktī apmēram 3. Nu, jā. Un tātad ir, varbūt jūs ziniet, teiksim, pēc encefalogrammas ir ātrais miegs un lēnais miegs. Jā. Un praktiski šis lēnais miegs, viņš nodzēš iepriekšējo informāciju, priekšapziņas. Kas notiek? Daudz, ka viņam vaicā, vai tu redzi sapņus, viņš saka, nē, es sapņus neredzu. Tāpēc, ka viņš pamatā ir pamodies, tad, kad ir tas lēnais miegs, kas ir nodzēsis to iepriekšējo informāciju. Tātad šeit ir runa par to, kad mēs izmantojam vienkārši iespējas kaut kur sevi regulēt, ļoti vispusēji. Vārskot, tur ir vislabākā ir Jacobsona metoda, bet par to es jums nākošā reizē stāstīšu. Uzreiz tik daudz informācijas nevar dot. Tātad ir no indiešiem arī ir trīs tāds attīstības posms viņi izšķir. Bērns, kurš ir karalis ģimenē, tas ir līdz 5 gadiem. Pēc tam kalps, kaut kur līdz 12 gadiem, kas atbildīgi dara, ko liek. Atcerieties par šo psihoregulāciju. Šis posms mums ir vārskot problemātiskākais. Ja vecāki izlutina bērns, ja skolotāji neliekās par viņu ziņas, tad viņš neiemācās gribēt un darīt to, kas ir vajadzīgs. Un pie kam atbildēt par to saulrīcību. Nu, un tā, kad tas ir apgūts, tad nāk jau saimnieks. Jeb, teiksim,
Indieši saka draugs. Nu, man liekas saimnieks ir precīzāk. Tātad to, kas ir nepieciešams. Lūk, un tāpēc šajā kalpu stadijā ir svarīgi jau faktiski iepriekš šī prasme regulēt sevi. Nu, un te parādās tā Maslowa vajadzību piramīda. Tas jau ir saistīts ar motivāciju. To jūs labi ziniet. To visur augstskolās vismaz liek. Es tikai viņu uzzīmēju druscītiņu savādāk. Tā, nu labi. Kas mums te notiek? Nu, tātad vispirms pauzīt, jā, vieglāk uztvērt nākamo, bet ar noteikti mērķi. Tātad, lūk, tas ir talants, neapšaubām. Viņš ir pagājušā gadā izcīnīt tādā talantu šovā 2. vietu. 12 gadi, un mēs redzam tādu pirmkārt talants, otrkārt lieliski pedagogi, un treškārt lielisks klips. Tātad, kā to pasniegt visu? Kaut kur zināmā mērā vienkāršākā bija mūsu talantu šovā, ja, kad tie riteņbraucēji, kuri iegūtu uzvaru. Arī kaut kas tam līdzīgs, bet vienkāršāk. Bet šeit, kā saka, visas tehniskās iespējas, visas, jūs redzat vienkārši, kā top rezultāts. Tātad, lūk, parunāsim par motivāciju. Tātad, principā, ja nav benzīna, mašīna nekust. Ja mums nav audzēknis motivēts darboties, mums ir tikai problēmas. Jo viņam ir visu laiku, lai viņš izpildītu jūsu uzdevumus, viņam visu laiku ir jātērē tas benzīns savām gribas darbībām. Lūk, tāpēc parādās tāds jēdziens motivācijas spēks. Nu, tātad, pirmā lieta ir, kāpēc darīt. Jā, tātad vēlams, nu, te parādās tā Maslowa piramīda, jā. Tas ir katrā konkrētā gadījumā, teiksim, Dambertē, tā ir viena lieta, teiksim, par cik jūs esat pedagogiem, arī citur būs, teiksim, šī pat problēma. Tātad, nākošais, kas to pastiprina, tie ir apbalvojumi, morāli, materiāli, teiksim, uzslavu. Tātad virzību uz augšu, ka viņš visu laiku tātad virzās uz augšu, viņš jūt, ka viņš iet, virzās. Ja? Tālāk, ļoti svarīgi šie starposmi, bonus. Viss vienalga kaut kādu plusiņu, viss vienalga kādā veidā, bet viņiem ir jābūt. Kas traucē? Tātad īstenošanas grūtības. Nu, vienkārši, kā es teicu, grūti, nav saprotam, nezinu, neprot, vispār miglīgi. Šeit tāpēc ir ļoti svarīgi arī, teiksim, Dambreti, ja, kuri visi ir vairāk vai mazāk uzskatām. Un mēs ātri varam atrast to, kur ir tā problēma. Un tātad šeit, kas mums dod šīs īstenošanas grūtības pārvarēt, tā ir plānošana, ka mēs ejam pakāpeniski uz priekšu. Tātad, lūk, konkrēti, tur ir kopā jūsu šajā grāmatiņā, šeit ir 240 uzdevumi. Tātad 60 no viņiem ir viss zemākais līmenis, kur ir tikai kaut kas jāizdara, un ir uzreiz rezultāts. Un pārējie ir, kur ir jāizdara jau 2 operācijas. Lūk, un šeit ir īpaši apgūstot šo saukumu, ir ļoti svarīgi nesteigties. Nav svarīgi uzreiz tikt cauri visai grāmatiņai. Viens, kurš tur ātrāk tiks, otrs, kurš lēnāk tiks, tā ir individuālā pieeja. Te parādās uzreiz jautājums, kur ir talanta būtība, intelektuāla talanta būtība. Ka viens spēja ātrāk ieraudzīt kaut kādas sakarības, un otrs lēnāk. Bet interesanti ir tas, ka tas, kurš lēnāk cenšas, kurš lēnāk apgūst tās sakarības,
Viņš kaut kur iet, un viņam nav rezultātu lāgā, un tā pēkšņi viņš ir augšā, un viņš ir praktiski gandrīz turpat, kur tas otrs, kurš ir visu laiku gājis uz augšu. Tā kā, un nelēmi viena, ka tam vienam pietrūkst motivācijas, un viņš jau īsti pirms lēciena, ja? Viņš nolaiž rokas, es neko nevaru. Lūk, tā tas atgriežos pie tā, ko mēs jau runājam. Tātad nākošais, ko mēs runājam, maz soli. Trešais, vispār kaut ko izdarīt. Galvenais kaut ko. Viss vienalga. Pašam. Ja? Tātad, lūk, šie darbības posmi. Ja? Šveicis iers, ko tas nozīmē? Ka mēs balstamies uz to informāciju, uz to, kas viņam labi padodas. Ko viņš prot. Un šeit sākās viena interesanta lieta. Kad līdz 8 gadu vecumam tātad var attīstīt jebkuras smadzeņu zonas. Tātad šajā posmā ir svarīga daudzveidība. Pēc tam atsevišķas zonas kļūst nejūtīgas, un tātad intelektuālā attīstībā mēs meklējam kompensācijas iespējas. Praktiski man nācās pamatā darboties jau šajā posmā pēc 8 gadiem. Un es ilgu laiku, kamēr mums, teiksim, šito lietu nepaskaidroju, es nevarēju saprast, kāpēc ir tā, ka nav viss jātiek vaļā no audzekļu trūkumiem, bet jātīst viņa puses. Tas ir tas vecums pēc 8 gadiem. Kad caur plusiem mēs iegūstam šos kompensācijas mehānismus, lai iegūtu kopēju attīstību. Un tātad, teiksim, šādām nodarbībām šeit, kā saka, tas autors, kuru es izmantoju, viņš tā parasti mums ir 20 minūtes, ka mēs sakam. Bet, teiksim, kas attiec uz šiem vingrinājumiem, tad viņš saka 15 minūtes. Viss. Jo enerģētiski jau izsīkst, Lūk, un tātad, atgriežoties jau kaut kur pie sākuma, ja, tātad mums ir intelekts, tas ir vārds, ko faktiski Renzulli modelis, arī Sternberg, vārds, kur parāda to, kas veido šo apdāvinātību. Tātad pirmkārt šī intelektuāla attīstība, šis radošuma treniņš un motivācija, iekļaušanās. Jā, šeit ir tātad arī jāizmanto pie iekļaušanās arī tas, ko mēs sakam, konteksta metode, ka mēs dažādās situācijās cenšamies atrast vienu un to pašu sakarību. Izklāstīt. Klasē tas nozīmē nesēdēt klasē, bet iet ekskursijā. Tikties ar kaut kādiem interesantiem cilvēkiem, kaut vai strādāt mazās grupās. Tātad šī forma dažādība ir svarīga. Tātad damartē šeit ir ļoti svarīgi tas, tātad ir pamatā tas pāris, ja, kad divi spēlē savā starpā. Jā, tas jau mums ir mazā grupiņa. Bet mums ir interesanti arī tā saucamie bļaušanas turnīri. Ko tas nozīmē? Ka divi sēž vienā pusē un divi sēž otrā pusē. Viens taisa pirmo gājienu, tur taisa arī pirmo pretī, otrs taisa otro gājienu, otrs taisa. Un atkal un šitā visu laiku iet uz priekšu. Savā starpā nedrīkst kontaktēties. Kas notiek? Tātad atgriežamies atpakaļ pie vienas svarīgas lietas, pie domāšanas lokanības. Tātad jebkurš pārslēgšanās vingrinājums, ja, attīst šo spēju būt, lai domāšana būtu lokā. Ja mēs visu laiku būsim tikai uz kaut ko vienu koncentrēt, mūsu domāšana sastings, sasals. Teiksim, partijā es saviem saku tā. Tā, ka tu esi gājienu izdarījis, piecelies, aizej, paskaties uz citu partiju, pieeja pie savu galdiņu no otras puses, paskaties,
ko viņš dara, kāda izskatās tā pozīcija no otras puses. Atcerieties, mums tāds vingrinājums arī bija. Un pēc tam apsēties atpakaļ. Teiksim, liekas, šie vingrinājumi, ja, uz pārslēgšanos, lūk šeit, piemēram, tā kā ir pārspēle, kas ir jāsako līdzi. Ne tikai abu pretinieku nodomiem, bet arī savu partneru nodomiem. Jo, ja tu viņu neuzminēsi, tad, tā kā es teicu, bļaušanas tunis, ak, tu stulbeni, ko tu dari? Apmēram tādā veidā, ja? Teiksim, kas pārsteidz simultāni spēles seans. Viens spēlē, teiksim, jau meistars, ja? Tur 30, tur vairāk dalībniekiem. Ja? Un tā vienlaicīgs, iet riņķī un spēlē. Principā jau arī mazajiem tas tīri labi patīk, ka viņš jau var sev parādīt, ka viņš var ar vairākiem nospēlēt, ja viņš jau druscīti izcēlīs. Bet, teiksim, tā, ka notiek spēlēšana, piemēram, ar bērniem, tad, kamēr iet riņķī, dabīgi, ka nedrīkst pozīciju analizēt, nedrīkst mainīt. Atnāk tas seansa devējs, un skatās, ka tur ir pavisam cita pozīcija. Un tas sākās nākošais brīnums. Kad tas seans devējs saka, tu esi kaut ko sadarījis ne tā kā vajadzēja. Saliec visu no sākuma, lūk, mēs izspēlējam šādi. Tātad šeit, zinām, tātad lūk jau veidojas šī profesionāla atmiņa. Un viņa ir... Tātad praktiski jau rāda mums, ka no malas skatoties brīnums. Tā kā, teiksim, ko es jau teicu, tas kalendāra pavēlnieks. Ja? Un tātad šeit jau ir, ko es teicu pa pusaplo, ja, kad divas partijas vienlaicīgi atcerās un vispār neko nebija. Tātad operatīvās atmiņas apjomi ir iespējams ļoti palielināt, bet ir viens nosacījums. Pamatā, kad visvairāk viņi izpaužās šī palielināšana. Taisim tajā rāmī, kurā mēs darbojamies. Ko tas nozīmē? Lūk, paņemsim, piemēram, Damrets galdiņu. Tas ir rāms. Jā, tad tas ir konkrēts norobežojums. Un tas ir, lūk, tas mikroskops, ar kuru mēs darbojamies. Un tur ir vēl tālāk nākošie ierobežojumi. Tātad, lūk, ka var spēlēt tikai pa melniem lauciņiem. Ja? Ka noteikti var braukt tikai uz priekšu, ka var sist uz visām pusēm. Tātad, lūk, visi šie nosacījumi, tie ir ierobežojumi, ar kuriem ir jāsadzīvo. Un tātad šo ierobežojumu ietveros, tāpēc arī spēles pamatjēga ir ierobežot pretinieku. Tātad, ja būs visu laiku tātad šis jautājums, tātad, kas ir spēles vārds, kā panākt uzvaru? Ierobežot pretinieku. Faktiski šeit to mēs visi skatījāmies tā. Tātad, 35. gadā Nobeļa prēmiju saņēma austriešu zinātnieks Lorents par imprintingu. Tātad, kas notika? Ar ko iesākās viss? Tātad bija izšķīrušies pīlēni, un mamma bija kaut kur prom. Un viņš tagad bija tur, klāt pie tiem pīlēniem, un viņš viņus ved pie mammas. Aizved pie mammas, iet prom, pīlēni iet līdzi. Lūk, tā veidojās šis pamat. Tātad, tas ir kaut kāda tāda perioda dzīvē, ja? Ļoti īsā laikā ir īpaši jūtība, ka pietiek ar vienu reizi
ar vienu asociāciju, lai viņi paliktu uz visu mūžu. Pēc tam jau ir daudz, jau šeit kopš 35. gada ir daudz laika pagājis, daudz pētījumu izdarīt, un ir visai interesanti atklājumi. Tātad, kā jūs zinat, 4. grūtniecības mēnesī augurs sāk dzirdēt. Ko viņš dzird? Sirdspūksts pirmā kārtā, kas ir stabili. Viņš ir drošībā, tātad šie sirdspūksti darbojās. Kas notiek? Viņš ir piedzimis, viņš tagad jau dzīvo, un tātad viņu nomierina mūzika ar 60 sitieniem minūtē. Starp citu, interesanti, kā to izmanto. Man pat audzeklis atgriežās no Pekinas, un viņš stāst interesanti tādu lietu, ka tirdzniecības kvartālos pie ieejas veikalā skan nomierinoša muzika. Tad ej droši iekšā, neviens tev nepiešmauks, viss būs kārtībā. No apmēram, ja? Tātad, lūk, tas ir viens. Otrs, tātad kaut kur 60. gados, ja nemaldos, Amerikā izplatījās dzemdības ar ķēzergrieziem. Vajadzīgs, nav vajadzīgs, visiem nav. Un kas pēc 20 gadiem, kad viņi sāka pētīt, kas tur ir iznācis, izrādījās, ka viņiem nospiedošā pārsvarā ir gribas deficīts. Tad viņam pietrūka šīs vārdskuta, dzemdību vārdskuta, tā ka viņš normāli iznāk pasaulē. Un starp citu, diemžēl man tagad saka, ka Latvijā tā kļūst par modi. Pa cik pirka, pa cik pārdod. Lūk, tātad, nav tam imprintam reāli, kā saka, tāda precīzi tulkojumi, tāpēc viņas izmantoja vienkārši. Viņi var būt īstenības turnēļi, īstenības pēdas. Ja, tā ir kaut kāda tāda individuāla iestatīšana noteiktos, tad, kad ir attiecīgā smadzeņu zonā, ja parādās šī īpašā jūtība. Viņi var būt arī, teiksim, arī vēlāk, teiksim, tāda īpaša jūtība parādās, teiksim, pusauģiem pubertātes laikā, ja, kad pietiek ar vienu impulsu. Nu, lūk, un tātad atgriežoties, atcerieties, kad es teicu, ka tātad vienreiz parādīja, ka jāsit vairāk, viss, cik dod, otrais parādīja, un viss vienalga, kaut kas nenostrādāja. Tas nozīmē, ka kaut kur jūtības periodā, tā kā viņš ir mācījies tos noteikumus, viņš nav aizmācījies līdz galam, un tas ir nofiksējies, un viņš no tā tik viegli netiek vaļā. Nu, tātad visu laiku apgalvoja, ka imprintings ir uz visu mūžu. Bet tagad ir pēdējā laikā ir pētījumi un arī prakses, kad ir tā saucamais reimprintings. Tas nozīmē, ka mēs tās negatīvās asociācijas spējam pārveidot. Un atslēga ir Eriksona hipnoze, kur viņš tātad izmanto dziļā hipnotiskā stāvoklī, panāk, ka viņš atcerās galīgi pašas jaunības, bērnības pirmos mēnešus un tam līdzīgi. Ja? Un tad pēc tam ir iespējams attiecīgi to izmēģināt. Interesants, piemēram, Roberts Dilts min tādu piemēru. 7. klasē kāds zēns apdāvināts, bet matemātika neiet. Un visādi skolotāji izmēģina, neiet neko. Ko darīt? Tagad ķerās psihologi pie darba ar šo Eriksona hipnozi noskaidro, ka tā kā viņš ir mācījies,
otrā klasē. Viņš ir bijis ļoti uzcītīgs. Un matemātikas stundā viņš ir darījis visu, ko liek. Tur rakstījis kaut ko. Un sākus tecēt pildspālu. Viņš nāca pamatīgs pleķis. Un ko skolotājs ir izdarījis, tas viņš skarbi nolamājis. Nu, nenolamājis, bet vārskot. Un ar to pietika. Šeit izveidojies šis akatas imprints tajā brīdī. Nu, tā raksta. Nu, tātad es pa šito te jau jums visu izstāstīju. Nu, interesanti mums Vitkovska kungs, slavens karikatūrists, un tā, ka mēs runājam par visām šitām lietām, tad viņš tādu interesantu karikatūru uzzīmē. Tātad pa vārdu nozīmi, teiksim, tātad arī atgādinot, ko nozīmē, teiksim, nu, mēs domājam ar vārdu. Un tātad, lūk, mēs grāmatas lasām, un šeit parādās tā lielā problēma, kad mums šobrīd nelasa grāmatas. Un tagad atcerieties to pašu, ko es teicu par pusaklo spēli, par to, ka Dambreta mums dod iespēju attīstīt šo iekšējo darbības plānu, bet kā normāli, tieksim, agrāk šo pašu plānu, iekšējās darbības plānu izstēli, kā mēs panācam. Mēs lasījām grāmatu. Kas notiek? Tā, ka mēs lasām grāmatu, mēs jau integrējam to informāciju no grāmatas ar savu personisko pieredzi. Mēs viņu sasaistam savā starpā. Un jau iztēlojamies, un tā, ka mēs lasām daļliteratūru, mums nav nekādas problēmas. Ja mēs tikai spējam pietiekam ātri lasīt, tas ir vismaz viena lapas pusi kaut kur minūtes laikā. Ja ilgāk jālasa, tad tā lieta kļūst garlaicīga. Lūk, un šī iemesla dēļ pašlaik veidojas tāda problēma, ka mums ir kaut jāmeklē šie kompensācijas mehānismi. Kā attīstīt šo iztēli iekšējās darbības plānu. Nu, un viens no variantiem ir arī, teiksim, virzīt šo, caur Dambreti. Jo tur viss ir ļoti uzskatām. Un jūs uzreiz redzat, un tur ir ļoti viegli pavirzīt uz priekšu. Kad nevis, izbīt uz galdiņu, ja, kaut kā posiciju, bet parādi, vienkārši ar pirkstu, ja, kā tas ir virzās uz priekšu. Ir garāks, kas, ja, tad, teiksim, ir kaut kāda interesanta kombinācija, jau garāka, piemēram, ja, tad lūdzu, tātad es vienkārši jūs varat diktēt pat. Es paiešu tur, viņam jāsit. Tagad es paiešu tur, viņam jāsit. Uz galdiņa nekas nenotiek. Bet mēs jau, teiksim, vismaz 3-4 gājam uz priekšu. Praktiski, kad mēs darbojamies jau ar pusaklo spēli, ar treniņu, tad visgrūtākie ir pirmie 20 gājieni. Tas būtiski ir tā, ka tas vecais jau fiziskā sporta princips, kad izdara vienu soli vairāk nekā spēja. Ziniet, tas ir svarcelšanai tīpaši. Un tāpat arī šeit. Tātad lūk tik un tik, tātad jau pavirzies uz noteiktus priekšu, vēl vienu gājienu. Un viss. Un tā pakāpeniski soli pa solim. Un tāpēc tam jau veidojas tāda interesanta situācija. Pie visa laba ātri pierod. Un tad, kad, teiksim, tas jau, kad nāk kaut kādi jaunie, nu kā viņš to spēja neredzēt? Viņam jau tas ir jau iestrādājies, jau zināms automātisms, viņš to redz uzreiz. Tālāk. Tātad ausī izrādās ir 3 galvenās funkcijas. Tātad pirmais ir dzirdēt un saklausīt. Nu, ja tā esam pieraduši. Otrais, tātad vestibulārā funkcija, līdzsvars. Un trešā ir kaut kāda nojausma.
klusums. Tiešām nav. Pakutināt. Trešais ir enerģijas funkcija. Tātad mūsu smadzenes darbina ne tikai muskuli, tā enerģija, kas nāk no muskuliem, bet arī, kur mēs nāk caur ausis. Jā, lūk, te viņš tā vienkārši ir uzzīmēts. Kas te notiks ar šito? Tas notiks. Jā, šitas nedarbojas. Nu, lai būtu. Vārdsakot, tas, teiksim, tātad, teiksim, dāmas treniņos mēs bieži vien izmantojam arī šo fona mūziku. Šeit svarīgi viena lieta, ka fona mūzika nedrīkst atrasties priekšā, jo mēs uztveram no turienes to, kas ir aktuāls. Tātad mums ir svarīgi, lai teiksim, fona mūzika skanētu no aizmugures. Nu, te praktiski laikam. Rīgās televīzijas un zelta zirņas kopīgi veidotā šova Latvijas zelta talantu 2020. Mēs skatījāmies. Labi, kādi ir jautājumi? Un kas jūs visvairāk interesē nākošā reizē? Jūs mums piedāvājat šīs pozīcijas tātad pašiem mājās izstudēt un piedāvāt bērniem? Kādu vecumu bērniem būtu kā piemēram? Lieta ir tāda, ka vecums šeit nav noteicošais. Tas ir vienkārši, jo, teiksim, būs, nu, man ir, teiksim, 6-gadīgs, kurš viss šitās visi. Bet, teiksim, cits 10 gados nespēja viņu atrisināt. Tas jāatkarās vienkārši, cik viņš ir darbojies daudz. Un šis ir tikai viens, kā saka, nu, šis ir tikai viens no virzieniem. Tātad, kas attiecas uz nodarbību? Nu, principā, nodarbībā būtu vēlams, lai būtu 3 sastāvdaļas. Pirmais - risināšana. Tā, ka viņš atnāk, viņš uzreiz zina, kas viņam ir darāms, viņš ķerās pie darba klāt un iet uz priekšu. Vārskot, kā jūs fiksējat rezultātus, kur vārskot viss glabājas un kā to veidot, vārskot, tā ir jau tīri katru iekšēji lieta. Tad kaut kāds īsts analītisks vai informatīvu daļu. Un trešais - praktiskā spēja. Un tātad pakāpeniski mēs tā ejam soli pa solim uz priekšu. Tātad, lūk, A līmenis, pirmais 60 pozīcijas. Tātad šajās pozīcijās 3 paņēmieni tikai. Tātad tā. Tātad pirmais. Nogādāt. Pretināju kaulim.
Tā, nu, ka jūs atšķirsiet, teiksim, nu, paskatīsim tūlīt. Tātad, cik tālu? Tātad praktiski līdz A4, ja, tie visi uz šo paņemt. Ja, vienkārši pretinieku kauliņš jānogādā vietā. Ja, nu tad no A5 pirmā pozīcijā. Ja? Tātad, nu, principā es domāju, jums nevajadzētu būt īpašām problēmām, jo šeit tas vienam gājienam. Tā kā, nu, jāpavīdinās. Tātad otrais ir izkustināt traucējošu pretinieku kauliņu. Tātad tas ir, teiksim, A5. Ja, kad mēs, nu, jūs notāciju tagad neziniet, mēs padodam vienu un nosistam 3. Tātad tādi viss iet turpmāk uz priekšu. Līdz A6 pirmām 2 pozīcijām. Pēc tam jau sākās. Tālāk A7 sākās nākošais. Tātad pretinieks uzbruks jūs neaizsargātam kauliņam. Tātad tas ir no tāda formula U kā tātad uzbrukums. Pretinieks ir uzbruks jūsu kauliņam un jūs to izmantojat. Jūs sitēju kauliņu nogādājat vajadzīgā vietā. Tātad tas ir viss sarežģītākais, jo viņš sastāv no 2 operācijām. Vispirms jums jāpanāk, ka pretinieks ir uzbrucis, un pēc tam jāatrod, kur var uzbrukt pretinieku. Lūk, pirmās 60 pozīcijās visur ir šie paņēmieni. Bet šeit jau ir iekļaut iekšā arī citi, šeit ir, nu, tālāk, pirms kombinējot, ir tas, kad ir kaut kādas līdzības. Un žēl, ka šeit nav numuri diagrammā. Es nevaru uzreiz tāpēc. Atsevišķas pozīcijas ir sarežģītas, ja? Un tā ir, piemēram, A9 beidzamā pozīcija. Paskatieties. A9 beidzamā pozīcija. Nu, tā jau veidoja tādu priekšstatu, zināmā mērā, ja jūs audzēknis tiekat galā ar šo pozīciju, ka viņš jau ir gatavs jau pēc 60 risināt tālāk. Tātad, kāds ir risinājums? Tātad mēs pabraucam stūri ar kauliņu, viņam jāsaka, un jūs iesitat dāvā. Jā, ir. Un tad pareizā atbilde ir, kāda mums viņa būtu G3, K4. K4, un tas ir tas, ko mums vajag no bērnu panākt, ko viņš māk pateikt. Nu jā, te redziet, lieta ir tāda, nu es vienkārši nepieskāros pie tā vārds kaut soli pa solim. Pirmā lieta praktiskā spēlē ir jāsako, lai pamana, ka jāsit. Nākamais solis. Ja ir vairākas iespējas sist, tad izvēlēties labāko. Jūs redzat, ka šai pašā pozīcijā, pēc tā, ka melnie nosit uz G3, baltiem ir 3 iespējas sist. Un viņas ir jāizvērtē. Šeit ir ļoti svarīgi iemācīt 2 lietas. Pirmkārt, tātad
izvērtēt rezultātu. Un līdz ar to tātad atbildēt uz jautājumu, kāpēc. Būtībā tas ir tas galvenais virzošais spēks, meklēt atbildi, kāpēc tas ir labākais. Nu, šeit viss ir acīm redzami, bet tas ir jāierauga. Ja viņš to neierauga, viņš saka, rāda kaut ko citu, nu, tad pavaicīt, varbūt ir kāds labāks gājiens. Un tāpēc viņš pasaka tikai to vienu pareizo atbildi, kuram kauņam uz kurien iet, jā, un turpinājums. Un lai to viņš to situāciju atrisinās, viņš nespēlē viņu tālāk. Nē, tālāk nē. Šeit ir jāatrod tikai panīmēs. Jo tu esi iegūs vairāk nopietnām dāmu, un tāpēc tas ir tas pamatojums. Jā. Jo ir jau tā, kā saka, pēc tam es dažkārt šiem pašiem uzdevumiem saku, nu tev tad ir uzvarēta pozīcija, nu tu spēlē. Un tad, nu tas ir vienkārši tāds koņēmiens, kā saka, lai vien tuvināt pie praktiskās spēles. Jo, teiksim, spēle jau ir daudzveidīga. Daudzveidīga, jā. Situācijā es neesmu radinājis savus bērnus. Droši vien no sākuma viņiem rakstīja KBCD, kā visu. Nu, lieta ir tā, kāpēc es uz to neakcentēju, jo tā ir neinteresanta lieta vārdstot. Nu, tad tur var mēģināt uz Dambrets galdiņu uzspēlēt kuģi, teiksim, ja? Lai pierast pie notācijas, nu, un tad pie reizes uzreiz jau parādās arī, teiksim, pamat ģeometriskās figūras, ja, tātad kvadrāts, ja, diagonāls, ja mums ļoti svarīgs ir šī diagonāls, teiksim, šī sitieni, vārdskot viss, ka viņi ir dažādi, teiksim, nu, paņemsim, piemēram. Viss tikai ar parastiem kalaņiem, kam vēl dāmas nemaz nav, jā? Nē, te kaut kur ir, bet lieta ir tāda, ka mums ir reāli 3 sadaļas. Šodien mēs runājam tikai par kombināciju. Bet ir galotnes, un ir tīpaši dāmu galotnes, un ir pozicionāls. Tātad, bet, nu, uzreiz es domāju, ka lūk par galotnēm jau es nākošreiz kaut ko runāšu, un par pozicionālo spēli pēc tam. Es atvainojos, man tāds jautājums, ja mēs neesam vispār nekad to darījuši, un mums ir jāsāk ar bērniem šis process, kādā veidā mums ir jāsāk šī te apmācība, kā mums bērns ir jāiepazīst, ja viņš nav redzējis Dambreti vispār nolēmis mācību? Nu, Dambrets pirmais jautājums, vai viņš zina Dambrets noteikumu? Nu, droši vien, ka nezinu, kā mēs bērniem izstāstīsim? Iedosi grāmatu. Nē. Mums vajadzētu šo te informāciju, kā mēs lai iemācam bērniem, jo es, piemēram, nekad neesmu to darījusi. Jā, es saprotu. Tātad pirmais, vispirms pajautājiet, kurš zina Dambrets noteikumus? Jā? Un tad tā arī sanāk, ka Andriju Dambretē var nopūst kauliņu, ja viņš neredz, ka jāpūst, bet parastajā tā nedrīkst. Nē, tas ir tradicionālāk, bet Angļu arī nevar. Arī nevar? Par kur es lasīju grāmatā, ka Angļu Dambretē drīkst to nopūst, ja viņš neredz. Angļu grāmatā, es kaut kur tā lasīju. Nu tieši tāpēc par tiem Angļu Dambretes variantiem arī mums vajadzētu pastāstīt. Angļu Dambretē nedrīkst cist uz atpakaļ. Nu lūk, tas arī ir jautājums, ka dažās versijās datorā arī nevar sist atpakaļ. Kāpēc? Tā ir tā Angļu Dambrete. Jā. Un to, kad vispār var ņemt nost, tas ir radies, ka daži tas ir, redziet, lieta tāda, nu kā iemācīt bērnus, lai viņi redz, ka jāsīt, ja? Nu, teiksim, agrāk bija tas izplatīts tāds panīgs, ka tad... Bija kaut kad agrāk. Tad domāju, kā versija kaut kad ir bijusi neoficiāli. Ģimenē, jā. Nu jā, es vienkārši... Teiksim, šobrīd mēs izmantojam savādāk. Mēs sakam, nu tad uzspēlēsim uz citiem noteikumiem, uz atdošanu. Jā, tā arī
tad uzreiz uzreiz parādās kaut kāda interesi, jā, kā tagad tikt vaļā no tiem saviem kauliņiem. Vīnē tas, kurš atdod pirmais visus kauliņus. Jā. Tagad atgriežoties pie jūsu jautājumus. Tātad, lūk, ir, teiksim, pusi bērni, kuri zina noteikumus un pusi, kuri nezina. Saliekiet viņus pa pāriem, un lai tie, kas nezina, iemāc tos, kas nezina. Un staigiet riņķi un palabojiet. Lai viņi paši jau sāk parādīt savus. Tas ir viens variants. Otrkārt, var skot, parasti jau, ka bērni, kad viņi ir ieinteresējis, ja, viņi uzreiz grib mājās. Tātad cenšties vecāki noteikumus zina. Jā, nezinu. No lapas būs iedod, lai iemācās, ka viņi nav iemācījies. Nē, praktiski tie noteikumi, kas viņiem ir jāzina, ļoti vienkārši. Kad tāda spēle notiek tikai uz melniem lauciņiem, uz tumšiem lauciņiem, jā. Tātad kauliņam ir iespēja tikai iet uz priekšu. Atpakaļ iet nedrīkst. Bet viņi dažkārt jauc to. Kurš ievāc kost divus un var kost vienus, tad var izvēlēties? Nē. Jākost vairāk. Nē. Ja ir pagrās tāda situācija, ka man ir gājiens, un es vienā gadījumā varu divus sist, vienā vienu. Uz mazā galdiņa. Es varu izvēlēties? Jā, uz mazā galdiņa ir izvēles iespēja. Un tad, ja tas ir galotnē, un es dodu dāmu kost, un man ir izdevīgi, lai viņš nokož divus, bet viņš nokož vienu, viņš drīkst nokost vienu. Viņam jānokalē visu, ko viņš var nokalēt. Tas ir obligāti. Jā. Ja viņš neredz, tad viņam ir jāsaka. Tad viņam jāparāda. Ja man tas nav izdevīgi, es varu arī neierādīt. Jā. Ai, man šis nav izdevīgs, vai neparādīt? Tad vienkārši ar atbildes gājumus rūdinos. Un kā jūs vērtējat to, ka spēlē divi bērni un pienāks skolotāji, kāpēc tu nenokoti divus? Tur taču 3 varēja, 4 varēja nokot. Un tu tikai vienu nokoti. Skolotājs rāda priekšā. Drīkst vai nedrīkst rādīt? Nedrīkst. Nedrīkst. Viņš ar uzvedinošu jautājumu. Bet varbūt ir labāks gājiens. Varbūt tu vari savādāk nokaut. Lai viņš pats kaut ko meklē, jo citādi, ja jūs viņam parādīsiet, tas ir nākošā dienā, kas būs aizmirst. Ja viņš pats to izdara, pirmkārt viņš iegūst to benzīnu, viņam ir panākums, un otrkārt tas paliek atmiņā, jo tā ir pozitīva emocija. Jā, nu skaidrs ir tas, ka tātad uz nākošo reizi mums ir noteikumi vajadzīgi. Tādīs grāmatiņās Aivara grāmatiņās tur ir ļoti labi noteikumi. Ir, jā? Nākošo reizi atlasīšu vēl rūpīgāks noteikums nekā šīs grāmatiņās. Jā. Tas ir tas saucamais Dambrets kodeks. Tur ir viņi plašāki. Būs gan krievu dambretēji uz šiem lauciņiem, gan arī 100 lauciņu dambretēji. To, kur jūs jautājāt, tiem vairāk mums jāsaka vai kas. To arī papildus. Tagad attiecībā... Dambrets noteikums es atradu, jā, bet es redzu, ka rakstīts pirmā stunda, otrā stunda, trešā stunda. Tā, es drīkstu turpināt. Jā. Lūdzu. Notācijas var paskatīties un tā. Tātad, lieta ir tāda, par cik mēs runājam par radošumu, tad dabīgi tas ir zināms pretstarps likumiem un noteikumiem. Un teiksim, kad notiek kaut kāda saruna, tad droši vien vajadzīgā brīdī ir izdevīgi arī to pieminēt. Un, teiksim, piemēram, tātad jūs ziniet, ka šobrīd tā nopietnākā spēle ir 100 lauciņu dambreti, un ir tāds pastāsts, kā 100 lauciņu dambreti ir tapusi. Un tad stāsts ir tāds, ka Ludvigs 14. Francijā ir
bijis kaislīgs spēlētājs. Un viņš ir spēlējis ar vienu, kuram bijis iesaukt polis. Un tas karalis ir teicis tā, jā, bet man te sanākts kombinācija, bet drusku pamaz vietas. Atbildi bijis vienkārši. Viņa augstībai ir tiesības galdiņu palielināt. Un tā esot radusies 100 lauciņu Damrete. Ir pat lielāka, 144 Kanādā spēlē. Un šajā ziņā lieta ir tāda, spēle ir ļoti vienkārša, bet sarežģītību veido būtībā galdiņu lielums. Un šajā ziņā ir analoģija Go. Go spēle, kas ir austrumos izplatīta. Un tur ir tā, iesācēji spēlē uz galdiņu 9x9. Ātrā spēle ir 13x13 un nopietnā spēle ir 19x19. Un ko nozīmē 19x19? Tātad, kā jūs ziniet, tagad datorprogrammas jau tika izstrādātas, ka arī šahā un damretē praktiski sekmīgi cīnās ar pasaules čempionu. Go pagaidām tas nenotiek. Go profesionāli apspēlē jebkuru datorprogrammu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam intuīcija iet pa priekšu. Bet tas, kas ir intuitīvais risinājums, tas nav vārdiem noformulēts. Līdz ko viņš nav vārdiem noformulēts, viņi nevar ielikt programmu. Lūk, un tātad pagaidām, tātad mēs redzam šīs Go 19x19, vēl nepadodās, kā saka, programmēšana, vienkārši tāpēc, ka viņš ir šajā ziņā pārāk sarežģīts. Tā apgalvo. Bet tātad dabīgi mums pašreizajā momentā šie uz mazā galdiņa, šie 64 lauciņu noteikumi, kas pie mums ir populāri, viņi ir visdabīgākie, tāpēc arī mēs viņus izvēlamies. Ja? Jo tur ir maz ierobežojumi, tātad mazāk ierobežojumi. Ja? Var sist ar kauliņiem uz visām pusēm. Ja? Uzreiz caur kauliņš izsicot caur pēdējo horizontāli kļūst pa dāmu un sit uzreiz tālāk. Bet kā ir, ja viņš, piemēram, tā iesit te dāmā, un viņš vēl varētu tā vairs nedrīkst? Nē. Bet ja viņš, piemēram, iesit šiten kauliņš un viņš šiten te iesit dāmā un turpēc kādu pašvārdu? Automātiski ar dāmu, ja? Jā, dāmu uzreiz sit tālāk. Tās, starp citu, šeit ir dažas tādas pozīcijas, ja, arī, kur ir tā, kā mēs sakam, aste. Tas ir, kad iesit dāma un vēl ir viens kauliņš, kurš arī jānosit, ja. Tur gan daudz jau stājies dāmā. Jā, vienkārši, pie tā ir, tas ir pakāpeniski apgūstams, bet jautājums ir vienkārši tā. Tāpat kā zobenu mēs varam izmantot visdažādākā veidā. Galvas ciršanai un sviestmaizes gatavošanai. Tā arī, teiksim, Damretes spēle. Un tātad mūsu mērķis ir attīstīt domāšanu. Un tātad, lūk, tāpēc runāju šajā gadījumā, kad nav skolotājiem jāizvēlas. Jūs sakiet, kāpēc tu neesi? Skolotājs, ko viņš, viņam vienkārši nav paciets. Skolotājs, ko jūs sakat priekšā? Pareizi, jā, un tam man atkal liekas, man kaut kā jāmāc viņam redzēt, ka daudz vairāk iespējas. Jā, bet tikai, lai viņš pats to atrod, ar papildus jautājumiem. Tātad ir tēma, un viņš ar viņu nespēja tikt galā, un tad mēs dodam papildus priekšā teikumus. Ja? Piemēram, bet pēdējo soli vienmēr viņam pašam jāizdara. Tas ir obligāti. Viņš nespēja to izdarīt, paņemiet otru galdiņu blakus, uzliekiet kaut kādu līdzīgu pozīciju, kur viņš var atrisināt, kur viņš ir atrisinājis. Un salīdzina. Šeit arī ir tādas pozīcijas, ja, kuras ir līdzīgas. Un vienkārši, ja viņš nākošo nespēja atrisināt,
Paskaties iepriekš, to tad tu atrisināt. Labi, ka tur ir arī pareizās atbildes. Mums nemaz nebūtu viegli izdomāt pareizo resūtu. Te ir pareizās atbildes. Vai jums tās pareizās atbildes ir skaidrs? Viņas ir šifrētas. Jā, to es saprastu, jā. Kurā gājienā ir tas? Tas ir labi, jo, piemēram, kā prātspēļu olimpiādē, Dobelē, es taču tās kartiņas, es pati nemācēju viņas izpildīt, ko tad no bērniem var prasīt. Bet kā viņas iemācīties? Nu jā, te jau vismaz ir variants, kā mācīties. Jā. Es gribēju apsīt par tiem noteikumiem. Ja es tā tiek pāršķiestīt, ka mēs runājam, piesam to pašu, ka dāmā ieiet un tālāk viss izspēsim, es teikšu atklāt, es vienkārši spēlēju dāmbrat, bet tā es nekad neesmu vadījis. Varbūt tāda kaut kāda konkrēta noteikuma, tāda knifiņa, kas tā jāzina mums būtu, un tā varētu mēs kaut kā apvīt, kā. Es redzu, ka cilvēki saka, kurš nav to nodarbojas, piemēram, man kā diezgan neskaidrs māku parasto dāmbret spēlēt, un tā kā mums šeit ir tikai parastā dāmbra. Nu jā, es saprotu, bet izrādās, ka es kaut ko nezinātu, bet vienkārši mēs tā visu varētu atkārtot. Es skatos, ka daudzi nezina, jā, un vienkārši bail viņiem ir teikt, jūs tad diskutējat, bet mēs kā tādi muļķi sēžam, jā, jo... Praktiski uz galvu. Jo, es teicu, parasti to dāmbri, es domāju, lielākā nemāks, bet ir lietas, ko drīkst, ko nedrīkst, kurā vietā... Domāju, praktiski uz galvu izvīdīt, jā, tā kā praktiski notadīt, tā. Nu jā, vismaz tā, tu parādīja, ka visu kādu, es saprotu, kaut ko zini jau, bet vienkārši tādas lietas, ko šo pirmo reizi ir. Jā. Ja mums tādas sacensības nav bijušas, tādas specifiski noteikumi nekad nav bijuši. Mums būs noteikti jāparunā arī par sacensību organizāciju. Jā, tā organizācija varbūt vēl šogad var paspēt kaut kur piedalīties ar saviem bērniem. Nē, konkrēti, ka jūs varat klases turnīru sarīkot. No tāda jau mums notiek, jā, tāda. Nē, pēc Šveices sistēmas. Arī pēc Šveices sistēmas. Tā jūs jau ziniet, kas tas būs. Jā, es zinu. Nu jā, tas būs tiem, kas nezina. Varētu pastāstīt par mācību programmu varbūt tā. Šie metodiskie materiāli tikai pielikums mācību programmai. Jā. Tās, kur ir kombinācijas, tas ir pielikums. Nē, pie tā mēs pakāpeniski nonāksim līdz trešai nodarbībai pagaidām. Es jau ieteicu paskatīties, tāpēc pagaidām to radošumu treniņu, ja? To jūs internetā atradīsiet, ja? Es jau adresi jums pateicu. Tā. Es saprotu, ka tiem, kas jūtas nedroši, jā. Es varu pateikt pats, jā, dabīgi, teiksim, nerunāsim tā, kā saka, Dambretis sāk spēlēt, tur kādā 48. gadā, un tad parādījās tāds talants Andrejko, kas ļoti strauji virzījās uz priekšu. Man praktiski es sāku ar treneru darbību nodarboties 57. gadā. Absolūti pedagoģiskās izglītības man nebija. Man palīdzēja vienkārši medicīniskā izglītība, un tāpēc arī šodienas vairāk uz fizioloģiju balstos nekā uz to. Praktiski es augu kopā ar savu audzēju. Tā ir sadarbība. Un es domāju, ka šobrīd arī jebkuram pedagogam ir svarīgi taisni šīs sadarbības komponenti. Tā kā jau es teicu kolēģi attiecībā par to, viens prot, otrs neprot. Lai tas nevis nerādiet paši, bet lai tas pratējs parāda tam nepratēju. Es domāju, ka, teiksim, jums ir, teiksim, jau grupas viss būs apmēram vienāds. Teiksim, ja ir dažādi vecumi, pat, teiksim, lauku skolās jau bieži vien ir tā, ka vairākas klases, bet apvienojas. Jā, man arī likās, ka es ļoti labi spēlēju Dambreti, bet tad, kad es aizbraucu uz prātspēļu olimpiādu un paspēlēju pieaugušo konferencē, es paliku pēdējā vietā, un man bija tā kauns, un visi bērni man skolotāji, jūs pēdējā vietā. Un tad es sapratu, ka tur ir augsta līmeņa speciālisti. Tagad jums ir imprints.
Ir lieta tāda, ka mums bija kādreiz skolu komandas sacensības. Un tur bija komandas sastāvā dažus gadus bija iekšā arī skolotāji. Un pēc tam ārskotos skolotājs no komandas izņēma ārā, tāpēc, ka viņi kompromitējot komandu. Nē, es domāju, ka šeit jebkuram, tātad es vēlreiz saku, sadarbība šobrīd tas svarīgākais. Un tur, var tā uzdot vienam, piemēram, es improvizēju tagad, ja? Vienam iedot to grāmatiņu, lai viņš mājās izmācas, ja nezinu, ja jūs vecākus ziniet, ja? Lai vecāki palīdz viņam saprast tos noteikumus, un nākošā nodarbībā, lai viņš pastāst to. Tā, apmēram tam līdzīgi var iedot principā mājas uzdevums, ja nedrīkst to tagad dot. Bet var kādam iedot atkal, teiksim, kad viņš jau kaut kādu nākošo sēriju atrisina, ja, mājās, un tagad pārbauda savu līdzbiedrus, kā viņi ir atrisinājuši pareizi vai nepareizi. Šeit, tās iespējas ir sadarbībā ļoti daudz, vienkārši jūs pieaplauz galvu. Es domāju tā. Bet, es domāju, ka nākošā reizē mums vajadzēs vairāk organizēt tādu diskusiju. Lai katrs, kā saka, pastāst, kādas ir problēmas un kāda var būt risinājumi. Mēs varētu nākošā nodarbībā sākumā tieši paņemt to, ko te jautāja, tos praktiskos iziet. Bet mājās jūs palasiet, un grāmatiņās jūs tur rakstīs, tur ir kaut kādi jau, teiksim, tādi domas savuks, un sākumā tad izskriet caur tiem jautājumiem. Jā, bet šeit nav skolas vēlreiz. Šī ir interešu izglītība, kur formas nedrīkst atkārtot skolas formas. Citādi tā ir liekas slodze. Tāpēc šeit ir pirmām kārtām jums pašiem jābūt radošiem, un pirmais solis droši vien tātad izvērtēt savas iespējas. Tātad, kur jums, un atkal atcerēties tātad savas veiksmes, un kāpēc tās veiksmes bija, un kā tās veiksmes varētu izmantot, teiksim, šajā nodarbībā. Un nākošais, lūk, mēs varam taisni par šīm tēmām jau padiskutēt. Jo viena lieta pašlaik es improvizēju, ja? Bet jūs visi vairāk vai mazāk pusējiet, ja? Nākošais gribētu, lai jūs runātu. Laikam viss. Paldies! Maz uztaisīsim kopbildi, visi, kas jūs